Šodien esam ieradušies Talsu 2. vidusskolā, kur parādīsim jums, kāpēc Talsu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvalde ir labākā jauniešu organizācija savā pašvaldībā. Mēs nedomājam, ka skolēnu pašpārvalde ir tikai pasākumu organizētāji vai lētais darba spēks skolas pasākumos. Nē, mēs esam kas vairāk. Pie mums viss notiek pēc brīvprātības principa. Šeit visi ir gaidīti un vienmēr esam atvērti jaunām idejām, gan no skolēnu, gan skolotāju puses. Mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka skolēnu pašpārvalde ir tilts starp skolēniem, skolotājiem un skolas vadību, un to savā darbā arī cenšamies panākt. Nekas jauns jūs teiksiet, tad jau redzēsiet. Kāpēc tieši mūsu pašpārvalde ir labākā? Jo blakus ikgadējiem pasākumiem, karnevāliem, konkursiem un citām aktivitātēm pie mums notiek arī kaut kas īpašs. Mēs esam organizācija, kas sadarbojas ar visiem skolas skolēniem, no mazākā līdz vecākajam. Mēs cenšamies palīdzēt mazajiem iejusties skolas ikdienā un parādām, ka mēs, lielie, patiesībā varam būt pavisam labi viņu draugi. Talsu 2. vidusskolas skolēnu pašpārvalde arvien rūpējas par skolēnu labsajūtu un komfortu, nodrošinot jauku atmosfēru arī starpbrīžos. Mūsu dīdžejs numur 1, Rudolfs, iegulda milzīgu nenovērtējumu darbu, lai jaunieši starpbrīžos ne tikai spētu baudīt dažādas mūzikas stilus, bet arī iepazītos ar dažādiem jaunumiem un gūtu noderīgas zināšanas. Mūsu pašpārvalde vienmēr bijusi demokrātiska organizācija. Pašpārvaldes vadību aizklātās vēlēšanās ievēl skolēni, kuriem ir savs viedoklis un vēlme ietekmēt sabiedrības norises. Vēlēšanas, starp citu, vienmēr norit ļoti politkorekti. Kaut kas īpašs pie mums ir arī ikmēneša jubilāru saraksts. Pašpārvaldes norīkoti cilvēki katru mēnesi izliek sarakstu ar attiecīgajiem jubilāriem, un ik viens var savlaicīgi uzzināt savu skolas biedru dzimšanas dienas datumu un iespējams sagādāt kādu priecīgu brīdi. Zinām, ka arī mūsu labākie draugi, Talsu Kristīgā vidusskola, šo tradīciju jau ieviesuši. Jo mums ir pašiem savs talismans, ideālais jaunietis, visvaris Saulcere, kurš spēj palīdzēt jebkurā situācijā. Ar to mēs mūsu reportāžu no Talsu 2. vidusskolas pašpārvaldes varētu beigt. Un atcerieties, mēs vienmēr esam gatavi draudzēties. Līdz vēlākam!